priekšu! Pastieks aizsardzībā! Ai! Notrūka beigas tikai. Pastieks, kā viņi kap? Ai, gandrīz bija. Tak jau sen brīd. Nav 10. Kas tas? Tikai jūs pirmie teicu pusotra minūte pirms 5 minūtēm. Jā! Kā nozien? Malacis vada. Nogrūt kārtīgi. Emi jāskado, nevis jārāpo. Aizsēda, karā! Robert! Pēdējās spēles tu arī. Beidzot, tas ir šiltā iemācījās pust. Daudz, tas vilks tā kā meitene. Bet jums jāpagaid viss, lai sakā. Sauc nākošos. Otro vietu šajā vecuma grupā izcīna komanda Sauleskalns. Pai, nemokiet, bro. Un pašu pirmo vietu mazākajā vecuma grupā izcīna komanda BZ Juniors. Nu, paldies! Tikšanos nākošā sezonā. Uz nākošo gadu! Es jūtu, tas ir
Viņiem Parīzī sarakstīt. Tu Anis laido. Tomas. Kā jau solījām, trījiem turnīriem mums bija paredzēts arī ceļojošais kauss. Kas pienākas mums? Vidēji grupā tātad ceļojošais kauss pienākās komandai 100 pret 100. Šākamāk vairs aizlaida ceļojošo kausu. Bet mēs tikam, ka jūs noteikti noturēsiet nākošais. Viņiem jau jāatgūst. Paldies! Nu, mazie paiet malā, vai bildu var kārtīgi uztaisīt? Rekur, nē, nav, rekur sarunā. Putniņš lido! Čīs! Jā! Daini vēl ir cerība! Dainim pulēs pietur. Nevar paskriet vairāk. Tas mēs vienkārši Tā jau gadās, ne? Cik reiz te viso, nu tik viedā, tad pat vietā, čuh! Virs vārds vajag. Nu, tev uz nākošo kādu, ne? Protams. Bet tad tā nopietnāk. Nu jā. Tā kā tu saki, ja atbrauc spēlē, tad jābūt iekšā. Trīniekā. Nu, gan jau. Jā. Tā jau. Kāds pirmie ir? Uzminiet, kas ir pirmie. Laikam jau nekāda pārsteiguma nav. Bet tas ir patīkami. Sauc. Un tātad pirmo vietu visos trijos turnīros pārliecinoši, bez kādām vispār šaubām, ir grupa komanda Bērzelnē. Malači, priekš pa jums. Apsveicam jūs ar uzvarām. Un kā arī Red Bull kausa vērtējumā viņi arī iegūst 4. vietu pa visu Latviju. Jāatzīmē, ja kāds vēl nezina, šie puiši cīnījās tādā vienā pasākumā Red Bull, viņam tie smukie pekliņi, kur arī ir izcīnīgi iegūši savā īpašībā pat izlases komandām, tik bija informācija. Tā nocīnījās ar spēcīgiem puišiem, vispār Stepa Broskins. Malači. Nu, bildes. Fotoprāt. Bildi, mēs bildējamies, pat sakuši. Marek, tu to cepuri vari novērst?